Labvakar, mīļie madonieši, Madonas novadnieki, Madonas draugi, Madonai piederīgie, ne pēc administratīvā iedalījuma, bet pēc būtības un sirds aicinājuma. Arī man, Madonas pusē, manai dzimtai no tēva puses ir dziļas saknes, tāpēc arī es jūtos Madonai piederīgs un esmu lepns par to. Un man ir patiešām patiesas prieks, ka varu būt kopā ar jums, jūsu vidū, šajā valsts svētku vakarā un Madonas 100. dzimšanas dienas ieskaņas koncertā, kas pienāks pavisam drīz, jūs jau zināt, 7. jūnijā. Bet tā kā šis ir ieskaņas koncerts un ir valsts svētki, es gribētu aicināt jūs sveikt arī Madonas novada domas priekšsēdētāju Agri Lungeviču. Lūdzu. Labvakar, mīļie madonieši, novadnieki, visi klātsošie. No sirds sveicu jūs Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā. Man tiešām liels prieks un gods būt šovakar kopā ar jums. Šis ir īpašs gads Madonai. Mēs visa gada garumā svinēsim Madonas 100 gadu. Man tiešām ir milzīgs prieks redzēt jau no gada sākuma, cik ļoti madonieši vēlas iesaistīties. Un ne tikai kā skatītāji šajos pasākumos, bet reāli kā darītāji un būt daļa no svētkiem. Vai tie ir skolēni ar saviem darbiem, kas ir uzzīmēti Madonas pilsētā, vai tie ir seniori ar savām aktivitātēm, vai tas ir kāds uzņēmējs, kurš ir gatavs dāvināt pat veselo koncertu, vai tā ir mūsu plašā pazdarbnieku saime, kas cītīgi mēģina un ir gatavi dziedāt un dejot savai pilsētai. Mēs katrs vēlamies būt daļa no svētkiem, jo mēs katrs esam daļa no Madonas, un kurš gan cits, ja ne mēs, vēl vairāk mīl un lolo šo pilsētu. 4. maijs ir īpaša diena, īpašs datums Latvijai, taču tas ir arī īpašs Madonai. Jo tieši pirms 8 gadiem, kad Latvija svinēja savu 100 gadi, lielā militārā parāda notika tieši šeit, Madonā. Un pat ne Rīgā, nekādā citā lielajā pilsētā, bet šeit, Madonā, kas parādīja, cik svarīgi Latvijas daļa mēs esam. Dziesmotā revolūcija bija tā, kas atgrieza mums neatkarību. Un laikam jau nav nekā skaistāka, kā klausīties dziesmās, skatīties dejās, svinēt un baudīt šos svētkus kopā ar savējiem. Lai skaists svētku vakars, Dievs svētī Latviju. Tā kā šis ir svinīgs brīdis, es domāju, būs pareizi un labi, ja mēs to iesāksim ar kopēju lūgšanu Dievs svētī Latviju. Lūdzu, piecelsimies. Svētī
Paldies. Šim koncertam, kas sāks 18. vakarā, ir dots skaists nosaukums Mosties agri, Madona. Tas nozīmē, ka mums allaž, jebkurā dienas laikā ir jābūt nomodā un jāpamostas īstajā brīdī. Vai tas būtu vakars vai rīts, 6 no rīta vai vakarā. Un šodien mēs skatīsimies, klausīsimies dziesmās un dejās, ko radījuši Madonas novadnieki, tuvāk vai tālāk, šodien vai arī senākos laikos. Un kā pirmo, es aicinu noklausīties dziesmu ar tieši tādu nosaukumu Mosties agri, Madona. Mūzikas autors ir Ansis Ozols un vārdu autors ir dzejnieks Juris Brežģis. Dzied visi kori un solists viens. Toties par visiem Oskars Jeske. Miegs ezeru acīs vēl zīlājās, snauž vēji vēl staltājos sīlājos, bet pārai miegstis sālē jau brien un gaiziņa cepure dzīv par sien, vai ziemā vai briedīgā vasarā, vai rudens raud pēlēkos asaras. Par visu šai novadā skaistāks ir rīts, jo dziesma tam allaž nāk līdz. Mosties agri, Madona, cēlies no šī Madona, lieli darbi padomā, šodien tev Madona. Mosties agri, Madona, cēlies no šī Madona, lieli darbi padomā, šodien tev Madona. No zemes ar sviedriem, kas lacītā, dzird vārdus kaut pusčukstus sacītus. Ja mīlēsi mani, tad spēki tev būs, šī paudze ozolu stiprumu gūs. Kaut noietie ceļi ir sveicami, daudz plašāki šodien ir veicami, bet runas nav garas, jo jāsāk ir iet, klau man
Tikko dzirdētajā dziesmā izskanēja šīs puses skaistāko un nozīmīgāko vietu vārdu gaiziņš, aivieksti, un tā tas būs gandrīz katrā dziesmā, ko šovakar dzirdēsim. Jo tie ir tādi lielumi un vērtības, ar kurām lepojas ne tikai madonieši, bet cilvēki visā Latvijā. Ilgus gadus radoša sadarbība un pat draudzība saistīja šīs puses, un ne tikai šīs puses, bet visas Latvijas, manuprāt, vienu no izcilākajiem tenoriem Jāni Zāberu no Mērāniem un komponiste Elgu Igenbergu no Jelgavas. Un šīs sadarbības rezultātā tapa skaista dziesma Pie aiviekstes, ko gan šovakar mēs dzirdēsim nevis Jāņa Zābera, bet Ievas Sutogovas balsī. Diriģē Ainārs Kisenovskis. Šāks jaunu dienu prieks pie aiviem.
Paldies, Ieva. Es aizmirsu piebilst, ka vārdu autors arī ir mūsu novadnieks no Mērāniem Jānis Gavars. Nākamā dziesma atkal būs vienojoša, jo tās autori ir arī divi mūsu novadnieki, Leons Briedis un Raimonds Pauls. Jā, Raimonds Pauls arī, jā. Kurš gan negribētu, lai Raimonds Pauls būtu viņa novadnieks? Ja mēs to gribam, tad tā arī ir. Smaidas un solisti mums būs veseli 3 diriģenti. Aris Šķepasts, Oskars Jeske un viņiem pievienosies Andris Ērglis, kurš mācību laikā par orķestri diriģēšanu esot saņēmis 10. Jā. Smaržo pasaule kā nepasacīts vārds. Cauri dzīslām izlīst neciešamas gaidas. Liepu gatves galā vēsta uzraksts kāds. Vienkārši un nesatricināmi smaidas. Jā, patiesi tā šīs mājas tiešām sauc, kur jau tik daudz gadu nepaguris eju, kur pār slieksni kāpjot izraudāties ļauts. Kaut cits dziļumos, kas kāpēc prāta smējos. Mājas, Tagad es jūs aicinu ieklausīties koklas skaņās Madonas kultūras centra koklētāju ansambļa Rasa izpildījumā. Šī kolektīva vadītāja ir Ines Ābola, un viņas apdarē skanēs latviešu tautas dziesma Sarkandaļa roze auga. Visas sievietes tagad domā par sevi.
Un nu ir klāt tas brīdis, kad dziedātājiem pievienosies arī dejotāji. Un tiks dziedātas un dancotas vairākas dziesmas pēc kārtas no vietas. Stiprie vārdi, burburītis, sanāciet, sadziediet, rudenīgs valsis, jeb noguruša cilvēka miegs. Un lai tā būda rūts, dziedās visi kori, dejo ansambļi Vidzeme, Kalnagrāvas, Atvasara un Labākie gadi. Diriģents būs Ārijs Šķepasts, pēc viņa tribīnē kāps Marika Slotina Brante, arī Jānis Trūps un arī Jānis Rīnieks. Nu, tā dziesma būs pēdējā, bet pieteikšies ar tās vārdiem, nu tad lai tā būda rūts. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašām ir stipri.
sniegs, nokultī rudzi un mieži un auzas, un man šonakt labi nāk miegs, un man šonakt labi nāk miegs. Zilgā gaismā nakts melnu mūcīs, tad modi vējainais zars, tad modi vējainais zars. Es gribu rītausmā izmazgāt acis, cik tīri vien var, cik tīri vien var, cik tīri vien var, cik tīri vien var, cik tīri vien var. Nogurums smagais būs palicis miegā, laimīgs par spēku, kas asinīs pirst. Jutīšu iebrienot pirmajā sniegā, krūtīs vēl vasara silst, krūtīs vēl vasara silst, kad zilgā gaismā nakts melnu mūcīs, tad modini vējainais zars, tad modini vējainais zars. Es gribu rītausmā izmazgāt acis, cik tīri vien var, 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 cik tīri vien var.
Laiku pa laikam mēs nejauši uzdaramies pagātnes liecībām, pat gluži nejauši, vai arī reizēm tās tīši meklējot. Un kādreiz gadās atrakti, tīpaši, kur kādreiz mājas pamatos ir iemūrēta kāda laika kapsula. Un parasti tajā ir kāda naudiņa, kas tajā laikā bija apgrozībā, kāds dokuments un tā avīze. Un šī laika kapsula reizēm mums atklāja visai interesantas lietas, ko varbūt pat esam piemirsuši. Es atļaušos jums dažus atgādināt. Madona ir dibināta uz Sarkaņu pagasta Biržu mūižas un Lazdonas pagasta zemes. Pirmās ēkas šajā vietā ir uzceltas 1899. gadā. 1921. gada pavasarī Madonai, kuras iedzīvotāju skaits jau pārsniedza 1000, ir dotas patstāvīga miesta tiesības. Pret to gan iebilda Sarkaņu pagasta valde, kas nevēlējās zaudēt nodokļu maksātājus un teritoriju. 1923. gadā ir izstrādāts pirmais Madonas apbūves plāns un doti arī nosaukumi centra ielām. Centra ielas tās saucas kopš 1923. gada. 1925. gada pavasarī Vidzemē, agrāko Cēsu un Valkas apriņģu dienvidu daļā, ir izveidots jauns apriņķis ar centru Madonā. 1928. gada 7. jūnijā parakstīts Latvijas Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Un dažus gadus vēlāk, 1935. gadā, iedzīvotāju skaits jau tuvojās 2500. Madonas platība 1936. gadā ir 4 kvadrātkilometri, un pilsēta robežojas ar Sarkaņu pagastu, tā robeža ir 5 km gara, un ar Lazdonas pagastu tur tikai 4,5 km. Kopš 1938. gada pilsētā ir savs ģērbonis, zelta gaļa galva uz sarkana fona. 1927. gadā sākas vietējās preses izdošana. Un te daži izgriezumi no tā laika avīzēm. Karstam laikam sākoties Smurģa augļu un minerālu ūdeņu iestāde Madonā Biržu ielā 3 piedāvā atkal pārdevējiem dažādus bezalkoholiskus dzērienus par mērenām cenām. Pagatavotie augļu un minerālu ūdeņi ir ļoti garšīgi un atspirdzinoši. Lūdzu pārliecināties, Smurģis. Svaigs piens 3 reizes dienā dabūjams Valmieras ielā numur 7. Arnes ēdienu veiklā bazārā katru dienu dabūjams brokastis, pusdienas vakariņas un dažādas silti un augsti ēdieni. Katrā laikā veikals atvērts no 7 rītā līdz 10 vakarā. Rožu stādi potēti pārdod Ziķu saimniecībā Āboliņš. Tas mans radinieks. Madonas pilsētas valde. Un te ir jāuzvelk brille. Madonas pilsētas valde izsludina šā gada 23. maijā, nenokavējiet, 10 rītā pilsētas valdes telpās jauktu izsoli. Pilsētas vidusskolas skārde jumta uzlikšanas darbiem ar uzņēmēju materiālu un ar līdzšinējā jumta noplēšanu. Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē nomaksāti ar attiecīgu zīmogu nodokli līdz ar drošības naudu 250 lati. Madonas pilsētas valde. Madonas sporta biedrība 22. maijā 6. vakarā izdos mazāk solīšanā pilsētas sporta laukuma nolīdzināšanas darbus. Izsole notiks laukumā pie pilsētas lopu kautuves. Tuvāki paskaidrojumi pie biedrības sekretāra Prūša kunga. Madonas un apkārtnes publikai paziņoja, ka pagatavoja uz pasūtījumu dažādu parauga droškas, vāģus un ragavas. Ievērojot, ka īstos Ehrenpreis oriģinālu velosipēdus Madonā pārdod tikai Saulīšu tirdzniecības nams Rīgas bulvārī 9.
Godātās dāmas un kungi, kas vēlas jaunu, elegantu, vieglo auto, priekš vizināšanās un garākiem braucieniem, to katrā laikā var dabūt Madonā Baložu ielā numur 24 pie Rigarta. Benzīns 52 centīmi litrā. Jaunatvērtajā Shell benzina automātā Madonā Rīgas bulvārī 9. Vaidelote. Apmeklējiet visi Madonas izglītības biedrībā svētdien 23. martā. Šā gadā Aspazijas 5 cēlienu drāma Vaidelote uzvedīs biedrības dramatiskais pulčiņš Vīksnes kunga režijā. Jaunas dekorācijas no Kārkliņa kunga pagatavotas, kostīmi no Rīgas Nacionālā teātra. Drēbnieks Bočka pagatavos civilu un formas apģērbus, pieņem izlabojumus tīra un uzpresē glīts darbs, cenas mērenas. Kanārijas putniņi. Labi dziedātāji. Pārdodami Lazdonas ielā Svārpstona kunga mājā. Diplomēta masētāja Olga Zvejnieks pieņem pacientus Madonā Liepājas ielā numur 8, pretim Jaunceļamai katoļu baznīcai. Vajadzīgas 2 kalpones pieteikties Madonā Laviņa traktierī pie īpašnieka. Skaisti un izturīgi beņķi ar čugunu kājām priekš kapiem un dārziem ar cementa aplējumu kapkopiņām dabūjami Madonā Blumberga granīta rūpniecībā. Tāļrunis Madonā 77. Kalpone vajadzīga. Pieteikties Rīgas bulvārī 3 gaļas un desu tirgotavā pie beņķa. Nu un te vēl un vēl Madonas izglītības biedrības zālē garīga sapulce, runās mācītājs Bilisters no Amerikas, Kurzīts un Krops no Rīgas. Madonas izglītības biedrība rīko karnevālu nakts Eģiptē šā gada 25. janvārī. Raķetes un citi iluminācijas piedurumi dabūjami lielā izvēlē Rīgas bulvārī 9 pie Saulīša kunga. Ar to arī avīžu apskats ir noslēdzies. Es lūdzu kori piecelties. Man šovakar uzticēts tāds kora diriģenti. Ir tāds lielos svētkos, ir tādi kora diriģenti. Viņus parasti tā neredz, viņi vienmēr paliek tādā ēnā vai aizvējā vai aizkulisēs, bet es jau nevaru palikt aizkulisēs. Es gribu, lai visi mani redz, kā es diriģēju kori. Kori. Arī nākamo dziesmu ir radījuši Madonas novadnieki Jānis Gavars un Kloppe. Tava elpa. Ilzes Rīnieces aranžējumā. Ilze Rīnieces, es tā pamazām ar visiem iepazīstināšu, ir tā jaukā meitene, kas sēž tur pie sintezatora. Viņa vada šo ansambli, un viņa ir daudzu šovakar klausāmo dziesmu aranžējumu autore. Es gribu tik klusi un mierīgi dzīvot, kā tava elpa, kas vaigu man skar, kā tava elpa, kas skaigu man skar. Es gribu tik klusi un mierīgi dzīvot, bet cik tad ilgi tā dzīvot var? Es gribu tik klusi un mierīgi dzīvot, bet cik tad ilgi tā dzīvot var? Es eju pa vēju un mati man sajūt. Es eju pa lietu un pleci man virst. Es
ir siltā, pasaules skarbumā nenostāst. Brīnos, cik tava elpa ir siltā, pasaules skarbumā
Tagad kārta Lubānas puikām. Tur jau viņi nāk. Un, protams, arī mazie dejotāji. Tāda jauka polka. Dejotāju tā arī sauc, šaudās kā Atspoles. Un tā arī sauc viņa ansambli Atspole un Lubānas puiku ansamblis. Kopā nobaudīs, protams, ar jums kādu rausi. Tagad ir pienākusi kārta vienai no skaistākajām mūsu novadnieku Leona Brieža un Raimonda Paula dziesmām Mēmā dziesma. Diriģenta tribīniekāps Oskars Jeske, dziedās visi kori, kurus es esmu jau padevīgi ziņoju Oberleitnantu kungs piecēlis kājās. Esmu jums dziļi pateicīgs. Paldies jums arī. Paldies jums arī par aplausiem, kā tie mazie mūs uzkurināja. Tam rausim tur kaut kas bija piebērts klāt, man liekas, pie mīklas. Cukuru varbūt pat drusku vairāk nekā parasti. Esam gatavi. Kalpē
Un Oskaru Jeski pie diriģenta pults nomaina Silvija Bērziņa. Pa septiņiem vārtiem var ienākt cilvēka prieks, kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, ka tavs prieks būs tev ienaidnieks. Un tu netici, grūti to saprast, ka reizēm var būt arī tā, ka ar sevi tik ļoti ir aprasts, ka tu smejies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzīves pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Un tu esi ne nabags, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai nē. Un tad tu smejies, jo tā laikam labāk nekā baimanāt nevainē. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Vienu brīdi man bija tā doma prātā uzlūgt jūs uz deju, bet es nogulēju. Nākamajā koncertā es rezervēju. Ja? Ja, rudens, jā. Kad pienāks rudens, uzdejosim. Jā, bet tagad dejos jaunā paudze. Nu, kā mēs zinām, polkas mēdz būt dažādas. Šī būs rozā.
Kad esam svešumā vai kādā ceļojumā, allaž gribas ar kaut ko lepoties. Un tā mums ir nācies nevietreiz vien. Ar izrādēm ceļojot pa Eiropu, mēs allaž esam nonākuši situācijā, kad mums ar kaut ko ir jālepojas. Nu, kā tas būs? Un tad mēs zinām, ka mums taču ir Elīna Garanča, Andris Nelsons, Maris Jansons, nu, tur tā kā mēs vēl tur, bet viņiem jau arī tādas zvaigznes, un tad viņi, bet ezeri viņiem ir dziļāki un lielāki, upes ir straujākas un plašākas, katedrāļu ir vairāk, un tad mēs nonācām līdz kalniem, un tad sapratām, ka viņiem ir Mont Blanc un Matterhorns, un tad viens no mums neizturēja, teica, bet mums ir Eiropas zemākais kalns, Gaiziņš. Ja kaķīša ezerā dziļajā izmazgā acis, tās redz par tālumiem egles un bērns, ko lieganā lumaka sēdz. Un gribas, kad pakāpties kalnā un dziedāt, lai apkārt nedzīd. Ka novadā šajā gan Gaiziņa cilvēki ir. Vasarās lielceļi balti un baltas ir ziņas, bet šeit vēl gaišās par smiltīm un sniegu ir Gaiziņa cilvēku prieks. Šo prieku mēs atdodam dzīvē, lai dzimtene klausās un dzīv. Kas skarbajā Gaiziņa pusē spēks, laime un draudzība ir. Nebaida minūtes, stundas, ne dienas, ne gadi, jo šeit mēs sajūtam ikdienas solī, kā blakus ir Gaiziņa plecs. Rīt dēli jau pakāpsies kalnā un dziedās, lai apkārt nedzīd. Ka pasaulē šajā gan Gaiziņa cilvēki ir. Mūsu
skarķu lizdā un kurmju ejām ar cēsīm balsīm un jaunām sejām, ar ļaužu balsīm un raļa dzejām, ar cēsīm balsīm un jaunām sejām, ar ļaužu balsīm un raļa dzejām. Par verga augu es tajās sīkšu, par indes malku es viņu pirkšu, ar zelta atslēgām slēgšu, kā puskauts ācis, par viņu brēkšu, ar zelta atslēgām slēgšu, kā puskauts ācis, par viņu brēkšu. Ak, svētā brīve, kā tad es jūtu, cik esmu nesis, to smagu un grūtu, ka tā vairs nava, tik cik melns aiz naga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga, ka tā vairs nava, tik cik melns aiz naga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga. Šo liktenes zemi, šai svētvakaros, no manas dvēseles kāds noņem. Šo liktenes zemi, šai svētvakaros, no manas dvēseles kāds Turpmākās dziesmas jums jau būs labi zināmas. Jūs gan šeit, kā saka, parterā, gan arī berlētāžā varat droši cietāt līdzi. Un tā kā zālē ir pietiekami tumšs, aizmugurējās rindas var arī padejot. Jo mēs arī te priekšā dejosim. Ai, Tēvu zeme stūru stūriem, cik tūs un pazīstams it viss. Gan kolkas raga bēļi sūriem, gan lejšu males debesīs. Viss apkārt zeme ziem, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizvien ik rītus, kur zeme, kāds iela viņa izskrien. Kā mātes sejā visā raugos, kā māte manī raugās viss. Gan staldais gaiziņš rudzu laukos, gan bērzu birzīs inesīs. Viss apkārt zeme ziem, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, tik nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizvien ik rīt uz vidzeme, kāds iela viņa pretī skrien.
Kalnos neaizsniegtās, gan mākoņu kalna atbalstīs. Visapkārt zemes iela, kā zilis ies un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizvien, ik rītu vakare, kāds ciela viņa pretī skrien. Visapkārt zemes iela, kā zilis ies un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizvien, ik rītu zemgale, kā ciela viņa pretī skrien. Visapkārt zemes iela, kā zilis ies un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizvien, ik rītus Latvijā, kā ciela viņa pretī skrien. Es redzu, nāk vīri palēkos vadmalas svārkos. Ir 2026. gads. Madona dimd un dziedāšanas svētki ir sākušies.
Šī dziesma izskaņēja diriģenta Jāņa Trūpa vadībā. Koncerts jau faktiski ir pietuvojies noslēgumam, bet kā allaž, kā maz ieelpa, kā skats nākotnē rītdienā, lai vēl skan viena dziesma, kas, cik man zināms, radusies pirms 5 gadiem. Un šodien tā skanēs atkal, tikai tā jau ir mazliet paaugusies, pieņēmusi spēkā, ieguvusi arī citu zemtekstu un domu, lai skan Es par Madonu. Uz skatuves arī dziesmas autors Sandris Sproģis. Labvakar! Sveicu šajos pilsētas skaistajos svētkos, lai jums viss labi izdodas. Es par vasaru siltu un zupas šķīvi pilnu līdz malām. Es par klusumu baltu par tiem, kas nebaidās palaist to garām. Es par zudušām dienām naivi un sirsnīgi pasmaidīt varu. Man ir dziesma par sauli, kas atnesa tevi un pavasari. Es par piltiņu mazu, bet niknu, kas vienmēr stipru tur garu. Es par ozoliem stāviem, kas Latvijas plašo zaļo simts gadu. Vai par neveiksmēm raudu un baidu, neies tālā piendaru. Man ir dziesma par sauli, kas atnesa tevi un pavasari. Jo mēs vispār par kuģiem, kas meklēja vētras cienīgas viņus pārām. Es par sapni to vienīgo, to, kurš būs līdz pašām galām. Es par laiku, lai nepietrūkst brīžu, izstāstīt dzīves savu. Un vēl nodziedāt dziesmu par sauli, un pavasarī. Jo mēs bez ar draugiem, ar dziesmu, ar Madonu esmu saucis savu. Jo mēs bez pārniem netiksim tālu, vienmēr māju, iešu, lai cik tālu gāju. Man ir tik tāda valsts, lai izstāstītu dzīvi tavu un savu. Es ar draugiem, ar dziesmu, ar Madonu esmu saucis savu. Es ar draugiem, ar dziesmu, ar Madonu esmu saucis savu. Es ar draugiem, ar dziesmu, ar Madonu esmu saucis. Paldies! 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 Nu ir brīdis, kad arī es gribu pateikt paldies visiem, kuri palīdzēja un pielika roku un sirdi, lai šis koncerts varētu tapt. Madonas novada domei vispirms par sapratni, morālo atbalstu un naudu. Jo, kā mēs zinām, šodien nekas nenotiek bez morālā atbalsta. Visām mamām un tētiem,
vecmāmiņām un vectētiņiem, kas ir uzaudzinājuši gan dejotājus, gan koristus, kas ir pacietīgi vadājuši viņus uz mēģinājumiem un gaidījuši mājās un sekojuši, lai mācībās arī atzīmes nekļūst sliktākas. Visiem tehniskajiem darbiniekiem, visiem, kas sēdēja pie mūzikas instrumentiem un ne tikai atskaņoja, bet arī sacerēja un apdarināja dziesmas, visiem koristiem un visām koristēm. Es jau šodien mēģinājumā atļāvos teikt, ka sievietes, kas dzied, ir skaistas. Visas. Diriģentiem, labajiem laika apstākļiem. Un ziniet, es teikšu tā, es vienmēr klausos tās pateicības runas, piedodiet, ja es kādu aizmirsu nosaukt, bet neviens no tiem laureātiem, kas saņem tos Kristapus vai Spēlmeņa nakts naglas, nepasaka pašu galveno. Paldies Dievam! Aizejot no jums, gribas mums. Paldies atzīt jums, paldies jums, paldies jums. Labi mums ir ar jums, labi jums ir ar mums. Paldies visiem jums, paldies jums, paldies jums. Arī citu gadu, lauks tās ar zemes sāks, un vienos mūs tāpat, uz vēl viens pavasars. Arī citu gadu, lauks tās ar zemes sāks, un vienos mūs tāpat, uz vēl viens pavasars. Vienīgi lai sirds, gaiša mirds. Vienmēr gaiša sirds, gaiša sirds. Gaiša sirds, krūtīs mirds, gaiša sirds, krūtīs mirds. Vienīgi lai sirds, gaiša mirds. Arī citu gadu, tāpat, lauks tās ar zemes sāks, un vienos mums tāpat, viens vēl viens pavasars. Arī citu gadu, tāpat, lauks tās ar zemes sāks, un vienos mums tāpat, mums vēl viens pavasars. Paldies jums, mīļie madonieši, par aplausiem, līdzi jūšanu, līdzi dziedāšanu. Paldies!
Jā, es pavisam nenozīmēju Ināra Cakula visu, ko izdomāju salikt kopā. Viņa ir tā, ko teātrī sauc par režisoru. Un, protams, arī Madonas virsdiriģents Ārijs Šķapasts no Rīgas. Ar solistiem, es jau pateicu, nu labi, Ievai Sutogovai. Paldies! Tāpat arī Andri Mērlim, tāpat. Marikai, Jānim Rīniekam, Kiserovskim Ainaram un Oskaram Jeskem, Ilzei Rīniecei un muzikantiem, kas turēja visiem. Vajadzēja nodrukāt programmiņas, tad man nebūtu tas viss jāstāsta no sākuma. Tāpat. Arī citu gadu. Tāpat. Plaukstās cerīzas. Tāpat. Un vienos mums tāpat. Mums vēlreiz pavasars. Arī citu gadu. Tāpat. Plaukstās cerīzas. Tāpat. Un vienos mums tāpat. Mums vēlreiz pavasars. Es domāju, mēs esam visi nopelnījuši pēc šī koncerta Kaķīšu ezerā izmazgāt acis. Jūs saprotat, ko es ar to domāju? Ir patīkams vakars, lai to turpinātu ģimenes lokā. Arī mēs tā darīsim. Visu labu līdz nākamajiem svētkiem.